Naktsmītņu un ēdināšanas uzņēmumu vadītāji un pārstāvi, Ventspils gidi un turismu objektu apsaimniekotāji ar interesi klausījās pašvaldības prezentāciju par 2012. gada turismu rezultātiem un plānoto 2013. gadā. Un mēs esam priecīgi, ka esam kuplinājuši tik lielu skaitu un cilvēki varēja atnākt un izteikt savu viedokli. Esam gandarīti par to, ka Ventspilī darbojās turismu uzņēmēju klubiņš. Un klubiņš aktīvi darbojās un izsaka savu viedokli, izsaka savus vēlmes un aicinājums arī turisma jomā attīstībā pilsētā. Nav noslēpums, ka Ventspilī turisma rezultāti kardināli atšķiras ziemas un vasaras periodos. Tāpēc ar katru gadu tiek arvien vairāk papildināts izklaides iespējas Ventspilī. Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs Evars Lembergs uzsvēra, ka Ventspils atrodas Kurzemes pussalā un tāpēc jābūt piedāvājumam, kādēļ uz šejien braukt. Jaunumi būs pie Jūras brīvdabas muzeja un Slēpošanas kalnam. Šobrīd projektēšanas stadijā ir BMX halle. Daudzus apmeklētājus, kam būs nepieciešams sniegt dažādu veidu pakalpojumus, noteikti piesaistīs starptautiskā burinieku regata, kas notiks jūlijā. Turismu jomā pilsētā ir nodarbināti vairāk kā 2000 ventspilnieki. Viņi apkalpo tieši tos cilvēkus, kas atbrauc uz Ventspili, kas viesojās, un viņi redz to, kas cilvēkiem ir vajadzīgs. Apkopojot viņu informāciju, mēs iegūstam to, kas Ventspilī ir aktuāls, ko cilvēki vēlās redzēt, kāds ir viņu redzējums par pilsētas attīstību un kāds ir viņu priekšstats par pilsētu kopumā. Turismu biznesā svarīgi saglabāt ciemiņu uzturēšanās ilgumu vairāk par vienu diennakti. Tas palīdz pelnīt visiem turismu biznesā iesaistītajiem, arī veikaliem un kafēnīcām. Jaunas idejas izklaidē ļoti svarīgas. Cilvēki atgriežas, cilvēki vēlās uzturēties Ventspilī ilgāk kā vienu dienu un vienu nakti, un mēs par to esam ļoti, ļoti priecīgi un gandarīti. Šobrīd 60% ārvalstu ceļotāju Ventspilī ir lietuvieši. Tad seko Vācijas, Igaunijas un Krievijas iebraucēji. Aizvadītāja nedēļas nogalē Ventspils turisma informācijas centrs ar Ventspils iespējām iepazīstināja Sanktpēterburgas iedzīvotājus kārtējā turisma pakalpojumu izstādē. Gonta Purnieciņa, Žudziņš, Kurzemes televīzija.